Esat kaut ko dzirdējuši par Weston Price? Man liels aizdoms, ka neesat. Es jums līdz pastāstīšu. Ļoti svarīga informācija. Nesteidzieties prom, būs arī kaut kas tāds, ko vajadzētu saprast. Tas ir saistīts ar jūsu veselību. Un tas, ko neteikšu, ka slēp, bet neafišē. Tā var teikt. Weston Price bija Kanādas zobārsts, dakteris. 20. gadsimta sākumā viņš dzīvoja. Un ievērojams viņš ir ar to, ka 20. gados, 20. gadsimtā viņš devās 10 gadu turē pa visu pasauli ar domu izpētīt pirmatnējās ciltis, kādā kvalitātē viņam ir zobi. Tā kā dakteris, jā, viņam bija interesanti. Un pastīties, kādu sakarību, varbūt kaut kādas sakarības, kaut ko viņš tur atradīs, kā tas, teiksim, ir kolerē ar sociumu un ar viņa zobu kvalitāti un tā tālāk. Un viņš devās pētīt visādas ciltis, kuras bija noslēgtas no sociuma. Attiecīgi Šveicē bija kaut kādas ciltis, kas kalnos dzīvoja noslēgtas no sociuma. Īrijā, arī Skotijā tur ciltis, kuras bija noslēgtas no citas sociuma. Dienvidamerikā, Austrālija, Jaunzēlanda, Malāzijas salas, dažādas arī Āfrikā. Un pētot visas šīs ciltis vairāk kā 10 gadu griezumā, viņš nonāca pie secinājumiem, ka šiem cilvēkiem ciltīs ir ļoti kvalitatīvi zobi, tādi paši kā dzīvniekiem, ja? Viņiem nav kariesa. Viņiem nav nekāda zobārsti, plombēšanas, zobu birstes, zobu pastas, nekas tāds viņiem neeksistē, bet zobi ir ideāli. Pārsvarā vispār bez bojājumiem. Un tad viņš arī pētīja tos cilvēkus, kuri miedarbojās no tām pašām ciltīm, bet jau miedarbojās ar sociumu, tā kā kolonijām, tur kalpoja, kaut ko tur darīja un sāka lietot uzturā šo koloniālo cilvēku ēdienu uzturu. Un kāds kvalitāte bija tiem cilšu brāļiem, tā saucamiem zobi. Un viņiem zobi jau sāka bojāties, parādījās kariese, problēmas ar zobiem, zobi sāka pūt un tā tālāk. Un visa šī sava ilgā pētījuma rezultātā viņš nonāca pie tā, ka tiešai sakarībā ar to, cik kvalitatīvi ir zobi, vai cilvēkam ir kariesa nav, ir atkarīgs no tā, kāds ir viņa uzturs. Uzturs un mikroelementi, kurus viņš uzņem šādā veidā caur uzturu. Ja jūs tagad pastītos statistiku, ASV ir 90% cilvēku kariesa. Statistiski. Kaut kādas problēmas ar zobiem. Cauri zobi tur un tā tālāk. Un neskatoties uz to, ka tur ir izplatīta šī zobu higiēna, jā, tīrīšana 2 reizes dienā un zobu pastas dažādas un tur kaut kādas kalojuma līdzekļi, ko tik mēs tur nevaram nopirkt. Neskatoties uz to, cilvēkiem ir problēmas ar zobiem. Es atceros, ka man šī tā tēma vispār par zobiem bija, man bija kaut kādi gadi 12 vai 11, man bija kāmis un kāmim nopūs zobi. Un ļoti īsā laikā viņam izauga jauni, jo tad, kad viņam sāka bojāties pūt zobi, es domāju, kā viņš vispār varēs nabadzīgs izdzīvot, ja viņš ar zobiem taču vienmēr visu ēdienu graužu patērē, kā vispār grauzēs var izdzīvot. Un tad bija mans brīnums, ka viņam izauga jauni zobi, viņš jau bija vecs kāvis. Un tad es sev tīri kā bērnišķīgā, jā, uzdevu jautājumu, kāpēc cilvēkiem nevajag jauni zobi, jo vecie izkrīt, jo arī taču tas ir tik vitāli svarīgi, ja tev kaut kas notiek ar orgānu, ar kuru tu uzņem pārtiku, tad tu nevarēsi uzņemt, tu nomirsi vienkārši, vai nav iestrādāts tāds instruments cilvēkiem, kā arī var atjaunoties izaugt zobi. Pēc tam pētot, skatoties to visu jautājumu, jā, es nonācu pie tā, ka jā, ir izaug jauna zoba pēc 70 gadiem, ir pareizi uzturs, jā, izdarot to zobu vietā, var izaugt jauna zoba. Tas ir viss normāli, arī cilvēkiem tā ir. Arī zobārs nestāsta to, ka var karamelizēties zobi, jeb atjaunoties emālija. Bet tas viss nenotiek tā iemesla dēļ, ka cilvēkiem ir nepareizs šis uzturs. Un lūk, Weston Price, jā, ar viņu to pētījumu, viņš secināja to un pēc tam arī ieviesa šo uzturvielu bagātīgu ēdienu, pareizo uzturvielu, jā, jo pētot šīs pirmatnējās ciltis, viņš nonāca pie viņu ēdienkartes, viņš pētīja viņu ēdienu paraugus, skatījās, kādas tur ir mikroelementi, kādi ir vitamīni, un jau tajā laikā, iedomājieties, 20. gados pagājušā gadsimta, viņš secināja, ka tur ir līdz 10 līdz 20 reizes vairāk mikroelementu un vitamīnu kā pārtikā, kuru tajā laikā lietoja tie paši kanādieši Amerikā. Ja domājieties, mūsdienās tas ir vēl krietni daudzreiz mazāk, jo mūsdienās pārtika vispār gandrīz nav ar kādām uzturvērtībām un uzturvielām. Lūk, un no tā ir cieši atkarīgs vispār, kāda ir veselība, kāda ir imūnsistēma, to es domāju, jūs saprotat, jā, un plus kāda ir zobu stāvoklis kvalitāte. Lūk, un
Jā, un to visu pētot, tas nonāca pie tā, ka, ja cilvēki sāk mainīt savu diētu, sāk ieviest vairāk, kuri līdzinās šo pirmotnējo cilšu diētām, viņiem sāk atjaunoties zobi, uzlaboties smagenes, atjaunoties zobi, karamelizēties. Jā, tas sanāk atjaunojās tās vietas, kur bija karies. Karies pazūda, un cilvēkam atjaunojās normālā. Karies sāk pazust, un cilvēkam atjaunojās normāli zobu stāvoklis. Tas ir arī mums iestrādāts fizioloģiski, ka mēs tā varam darīt, mūsu fiziskais ķermenis to visu darīt. Bet jūs to nekur neatradīsiet zobārstiem, jūs neko nestāstīs, informācija principā nekur nav par to. Ar to cilvēki iet pie zobārstiem, labo savu zobus, turpina ēst visādu drazu, turpina zobi vēl vairāk bojāties. Un, ja jūs paskatītos statistiku, cik zobārstniecības industrijā ir vērtīga, uz to brīdī viņai kaut kur ir 36 miljardi kapitāli novērtējums. Un interesantākais, ka līdz 30. gadam ir paredzēts, ka viņa dubultosies gandrīz, būs 66 miljardi. Ja? Līdz ar to tiek paredzēts, ka cilvēki kļūst vēl slimīgāki, vēl sludīgāks uzturs, viņam būs zobi vēl vairāk bojāsies, tātad aizies vēl vairāk pakalpojumus, tā tālāk. Saprotiet, kāds ritenīts te ir palaists, radīti sūdīgi produkti, kas bojā zobus, zobu industrija, visi pelna, cilvēks nabadzīgs cieš. Un tā ir visur šeit. Lūk. Un es jums līdās pielikšu šo uzturu tabulu, jā. Kādam tad vajag būt uzturam, no kā vajag atteikties, ko vajag ieviest, lai jūsu uzturs būtu vairāk līdzinātos šo pirmotnējo cilvēku uzturam, un jūs pirmkārtām uzlabotu kopistiski savu fizisko stāvokli, veselību, imūnsistēmu un arī veicināt to, lai jūsu zobi vairs necieš no karies un iespējams arī, lai viņi atjaunojās, karamelizējās. Lūk. Tās jūs varēsiet to, es pakomentēšu to tabuļu ieraudzīt. Lūk, mēs esam Weston Price Foundation mājaslapā, westonprice.org. Un šeit, lūk, ir raksts, drusku par doktoru Weston Price. Tiekam interesanti izlasīt, paskatīties, kas tas ir, kur grāmatas, pāris bildes no grāmatām un tām ciltīm, ja, cilvēkiem, kurus viņš fočē, viņa zobu kvalitāti. Un attiecīgi, lūk, ir interesanti tradicionālo dietu raksturojums 11 principi. Tātad tos es jums nocitēšu, lai jums būtu plus mīnus skaidrs, par ko vispār runājiet. Tātad pirmais. Veselīga, neindustrializēta cilvēku uzturs nesatur rafinētu vai denaturētu pārtiku vai sastāvdaļas, piemēram, rafinētus cukurus, kukurūzus, sīrupus, ar augstu fruktozu saturu baltos miltus, konservētus pārtikas produktus, pasterizētus, homogenizētus vaipienu vai zemu tauku saturu pienu, rafinētus vai hidrogenētus augu eļas, proteīnu, pulveru, sintētiskos vitamīnus, toksisku piedevus, mākslīgos krāsvielas. Ko tas nozīmē? Nav cukuri, nav miltu produkti, nav visas rafinētās eļas, nav visi, teiksim, bez taukainie piena produkti. Ir viss dabisks, visi ar taukiem. Ja? Otrais. Visas tradicionālo kultūras patērē kādu dzīvnieku pārtiku, piemēram, zivis vai vēžveidīgos, tas ir jūras veltes dažāds, sauszemes, ūdensputnus, sauszemes un jūras zīdītājus, olas, pienu, piena produktus, rāpuļus, kūkaiņus, tiek patērēts viss, kas ir dzīvniekos, ne tikai gaļa, ja, bet arī muskuļu gaļa, orgāni iekšējie dažādi, kauli arī samalti un tiek ēsti, un tauki, jā. Dodot priekšroku orgānu gaļai un taukiem, jā, kur viņi tieši dod priekšroku dažādiem taukiem un orgānu gaļai, ko patērē no dzīvniekiem. Trešais, veselīgu un neindustrializētu cilvēku uzturs satur vismaz 4 reizes vairāk minerālu vielu un ūdenī šķīstošo vitamīnu un 10 reizes vairāk tauko šķīstošo vitamīnu, kas atrodas dzīvnieku taukos. A vitamīns, D vitamīns un aktīvos X, ko tagad uzskata par kā 2 vitamīnu. Ja, vidēji amerikāņu diētā tas ir uz to laiku. Ceturtais, visas tradicionālās kultūras gatavoja daļu no saviem ēdieniem, ja, bet visas arī patērē daļu no dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem neapstrādātā veidā. Tas nozīmē, ka viņi ēda jēlu gaļu, ēda jēlus jūras veltes, ja, termiski neapstrādāts. Visas tās ciltis, kuras viņš apmeklē, visas arī šādu ēdienu patērē. Nākamais, primitīvas un tradicionālas diētas, viņās ir augsts pārtikas, fermentu un labvēlīgo bakteriju saturs no laktofermentētiem dārzeņiem, augļiem, dzērieniem, piena produktiem, gaļas un garšām. Tas nozīmē to, ka dažādi augi un
Dārzeņi, tika pirms lietot uzturā fermentēti. Tas nozīmē, ka viņi tika pakļauti skāpšanai. Un tikai tad tika lietot. Tāpat, teiksim, piena produkti tika pakļauti skāpšanai, lai ir kefīrs, un kefīrs tika lietots. Pieņemsim skābēti kāposti, tas ir no šīs pašas sērijas. Un arī sēklas, graudi un riektus, viņi viņus mērcēja, dziedēja, raudzēja vai dabīgi raudzēja, lai neutralizētu dabā sastopamos pretuzturvielas, piemēram, enzīmu, inhibitorus, tanīnus un fitīnskābi. Tas nozīmē to, ka nevis viņi vienkārši ir parastus riekstus ēdaks, ko sažāvēts, kā lielākā daļa, tur, teiksim, veģetāriešu vegāni to dara. Bet viņi visus tos riekstus, sēklas, viņi visus viņus izdzīdēja, vai izraudzēja, lai viņas sākt rūkt, lai tur sanāk un notiek skāpšanas process. Un nākamais tradicionāla dieta kopējais tauku saturs svārstās no 30 līdz 80% kaloriju. Un tikai 4% kaloriju nāk no piesātinātajām eļļām, kas dabiski sastopamas graudos, pākšaugos, riekstos, zīves dzīvnieku taukos un dārziņos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi pārsvarā lietoja gaļu vai zīvis, tur, teiksim, aknas, mentas un tā tālāk, un tas sastādīja no 30 līdz 80% no visās uztura, daudzuma kalorijām. Nākamais tradicionālās diētas satur gandrīz vienādu daudzumu omega-6 un omega-3 neēstojamo taukskābi, bet 9. visas tradicionālās diētas satur nedaudz sāls, 10. visas tradicionālās kultūras tiek izmantot dzīvnieku kauli, parasti ar želatīnu bagātu kaulu buļļonu veidā, sanāk, tiek daudz lietots arī želatīns, tie arī galerts tā saucamais, Un 11. tradicionālās kultūras nodrošina nākamo paudžu veselību, nodrošināt īpašu uzturvielu un bagātu dzīvnieku barību topošajiem vecākiem grūtnieciem un augošiem bērniem ar pareizu astarpi starp bērniem un mācot jauniešiem pareizu uzturu principus. Nozīmē, ka īpaši tiek piedomāts kāds uzturu lieto bērni un sievietes, kuras ir grūtas, lai viņas saņemtu maksimāli daudz visas uzturvielas. Lūk, tālāk tev ir uzturu vadlīnijas, ko vajag ēst, ko nevajag ēst, kur, teiksim, briesmas neēdiet komerciāli apstrādātu pārtiku, piemēram, cepumus, kūkas, krekerus, visādus tos dzērienus, gazētos mērķus, tālāk izvairieties no visiem rafinētiem saldinātājiem, cukura, dekstaroz, glikoz, kukurūzas, sīrupa un augsts fruktos satura un augļu sulām, tas nozīmē arī visi augļi, kuros ir daudz fruktozes, arī tādus, principā, jo viņam jāizvairās, ja gribat vesels zobus. 3. izvairieties no baltiem miltiem, balto miltu izstrādājumiem, baltiem rīsiem, Makaroni tieši tas pats, principā, viss ir. Izvairieties no visiem hidrogenētiem vai daļai hidrogenētiem taukiem un eļļām. Tas ir visas tās mūsdienu hidrogenētās rafinētās eļļas, kuras mēs, principā, tikai vienu lietojam. Izvairieties no visiem rūpnieciski polīni piesātinātajiem augaļām, no sojas, kukurūzas, rapšu, kokvilnas sēklām. Izvēlieties no pārtikas produktiem, kas vārīti vai cepti polīni piesātinātās eļļās vai daļai hidrogenētās eļļās. Tas arī, principā, mēs visi izmantojam tagad. Tas ir uz eļļām pagatavots ēdiens, no tā jāizvairās. Nepraktizēt vegānismu, ka dzīvnieku izcelsmes produkti ir nodrošina vitāli svarīgs uzturvielas, kas nav atrodams augu barībā. Lūk, 7. Tas, ja gribat vesels zobus, vegāņiem jums jāsaprot, ka jūs būsiet vegāni, tad principā jums sāks ar laiku bojāties zobi un arī visāds cits pārējās problēmas ar matiem, tur ar kauliem un tā tālāk. Tas viss ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Sākumā vēl likties visi labi, tāpēc, ka jūs daudz glukozes maucat iekšā, enerģijas, daudz cukuru, tur viss pārveidojas, bet ilgtermiņā, zobi, visi kaulu sistēma, visi skriemeļi, viss šitais sāk deldēties un bojāties, ko arī pierāda to, ka vegāņiem ir, tiem tur svaigēdājiem ir problēmas ar pēc kāda 5, 10, 15 gadiem sākās problēmas ar kauliem, ar zobiem un ar visu, kas tikai pierāda to, ka šitais darbojās visu. Un tā tālāk, attiecīgi paši varat apstīties. Lūk, šāds uzturs, ja jūs gribat ideāls zobus, kas balstīts uz ilgiem pētījumiem, daudz 10 gadu griezumā un jau 100 gadus atpakaļ tika veikti. Lūk tāds video, dalieties ar viņu, komentējiet, pierakstieties kanālam un sargiet sevi savus tos, un jums bija salāts, un tiekamies manos nākamajos video, lai jums viss ir labi. Čau, atā!